mehāniskā apstrāde visur notiek iekšā šajās rūpnīcas telpās, ja? Un šī ir skaidra savākšanas filtri, kas savāc skaidrs no darba mašīnām, kur tiek veikta mehāniskā apstrāde, tās pašas skaidrs no priedes, vai nu kā viņas savācās, apfiltrējās, nekur gaisā viņas nepaliek, viss siltais gaiss atgriežas atpakaļ cehā, lai būtu mazāk jākurina, tiek ražots briketes, gan sakurināts, un mēs apkurinām arī, lai vēl būtu, arī pat tas ir ar valsts sadarbībā, arī projektiņš bija virzīts kādreiz līdzfinansēja siltumtrases izveidēja šeit uz internātu skolu, mēs kurinām ar internātu skolu, lai tur varētu likvidēt to katlamāju kā tādu, kas ir skolai nebūtu jādara jāuztur savu katlamāju, mēs pārdodam viņiem šeit siltumu, ja. Un tā vidas projektē mēs arī atrisinājām toreiz to projektu kā tādu, ja, līdzfinansējumu dabujām. Tā ražotnība bija šeit, jā, viņi maziņi, jā, tā skatāmies, jā, un tad būvējām, ik pa gadiem ir audzis klāt, viņš ir, un viņš ir tāds tehnoloģiski sadrumstalots, ir izveidojies dēļ tā, kad, paši finansējamies, bija nauda, tirgus tāds, vajag telpas tādas, piebūvējām tādu iecirknīti. Akal attīstījāmies, akal mainījās situācija, tirgus veidojās, akal kaut ko vajadzēja. Tā viņš veidojās. Šeit būs pievienoto vērtību. Jā, maksimāli. Principā viņš tiek saražots kā mēbele ar visu pievienoto vēl klāt darba spēku un visiem pāriem materiāliem. Ja? Tādas mazas ražot. Šeit ražoja kādreiz veļu galvas. Irpoti, jā, visāds maziņas, jā. Visāds maziņas, teiksim, arī maizes kastītes. Jā, tas bija sākums, jā. Šodien mēs guļam istabas un bērnu istabas un visu lielu. Un es esmu dzirdējis, ka tās patiesībā ir viens no galvenākajām mēbelēm Latvijā. Jā, es nevaru pateikt neko slikti, godīgi sakot, arī par to pasauli tirgu, kur mēs ejam, ir tās kategorijas. Ir arī Šveicē, kur ejam, ir diezgan jau pat uz ekskluzīvo pusīti. Šodien arī jau strādājam tieši masīvu koku mēbelēm. Mums ir 6 žāvēšanas kameras. Un vasarā ir diezgan tā, kad ir ļoti vajag no rokas mutē dzīvot ar priedu viņa zilē. Nekāda liela krājuma nav. Momentā aiziet ir, ko atved saštāps lejās, liekās žāvētavās un aiziet uz apstrādi. Ja? Latvijas priede. Latvijas priede, viss patās ir konkrēts piegādātājs, ir mūsu pašu Valmieras rūpnīca tieši ar zāģēšanu, jā, bet viņi pērk no Latvijas, jebkurā gadījumā, viss priede ir Vidzemes priede, respektīvi lielākā daļa mums ir no Vidzemes, jā. Koks jau visu savu augšanas laiku, jā, uzņem sevī to CO2, līdz kamēr viņi neatbrīvo, vai nu sadedzinot, vai nu atkal kāds sāk pūt, jā. Tas ir viss tas cikls, kamēr viņš viņā dzīvo, jā. Un līdz koks vaņodē kļūst par mēbeli, ražošanā tas pavada veselas 60 dienas. Process ir gan laika, gan naudas ietilpīgs. Viņš no līdzītēm tā salīmēs, jā. Tev šo mašīnu izlaid, tad viņš paliek luts, viņš jau ir iegūt jau plātnes izskat, jā. Tad sākās tehnoloģiskā plūsma ar piezāģēšanu. Šeit viss tiek piezāģēts dažādi veidi materiāli, kas no mēbeles sastāv no daudz kā. Ir priede, bērs, MDF, ir savādāka tipa materiāla. Apsir mēs pērkam no 4+, jā, sadarbības partneris ir arī mūsu, jā, Latvijas uzņēmums, Latvijā audzēta apsi, jā, un arī bērnu gultiņā mēs izmantojam vēl Latvijas apsi, jā, ir gan ir bērs, gan apsi kā tāda, jā, un apsi ir pareizi apstrādājot, kvalitatīvs izdarot arī ir ļoti labs materiāls, jā. Šīs bērnu gultiņa gāja, tas ir produkts priekš Amerikas, jā, iet uz Ameriku projām. Amerika, Austrālija, Kanāda, cilvēku pēc. Viss mēbeles, kas ir pamat materiāls vienalga, tā ir koksne, bet dažādākos izskatos, un uz tā vajadzētu pateikt, bet jebkurā gadījumā mēbeles pamat materiāls ir koksne, lai viņi izskatās, pirmdzimtā jāsaka tā dēļ izskatā, jā, vai nu viņi izskatās putekļi izskatā pa jaunu, jau iegūst kaut kāds lāģi izskatā, bet tā vienalga ir koksne. Mēbeļa aizmugurītes tiek radītas arī no šādas, viņi jau nāk no rūpnieciski apstrādāts jau ar apdari jau, lai būtu jau gan, pirmkārt arī tas ir lētāk un draudzīgāk, viņi ar lieliem valčiem apstrādā un muguriņas iegūst arī, tas ir no koksnes atkritumiem radīts atkal plāķu materiāls, ADFs, kā viņi sauc, jā, vai MDF plāknes, kuras iet un arī tiek pielietotas, bet tieši tāpatās pamat izcelsme ir koks. Tas paliek tiešām par atkritumu, to mēs pārvēršam siltumā. Jūs eksportējat uz 7 pasaules valstīm savu produktu? Es nezinu, vai viņas ir 7, tad man jāsāk skaitīt, ir jā, varbūt pat ir vairāk, godīgi sakot, ir nenozīmīgi, varbūt pat daudzum arī Ukraina mums ir arī, jā, pat tie, kas nebija binēti, kas tos maziņos, pat mēs nesaucām, jā. Ja paņemsim tā Vācija, ASV, Zviedrija, tā, tie būs tie pirmie līderi, kā pateiksim, tā tirgus ziņā. Iet konteineru bērnu mēbeles arī uz Austrāliju, iet Kanādu. Šī ir guļam istaba priekš Zviedrijas. Šitās arī gultas man arī ir baltas, bet tikai Zviedriem, tas ir atkal Zviedriem arī tāda dizains, kas Latvijā nav pieprasīts. Šīs ir nav masīva koku mēbeles, bet šīs ir no tām MDF plātnēm ražotas mēbeles, kas ir, ja, un tiek krāsots ar
UV ūdens krāsām, kuras arī ļoti videi draudzīgas, kas arī samazina izmešu daudzumu organisko šķīdinātāju dadā. Videi kā tādā, jā, šodien visa Eiropa vairāk ir zaļi domājoši paliek, jā. Un tas ir viens no tiem, tās vēsmas jau nāca, kad lika jau sāciet domāt par tehnoloģijām, kuras būs videi draudzīgākas. Tie paši CO, kādas iekārtas jūs lietojat, ar kādām mašīnām jūs braucat, ko jūs kurinat un cik daudz jūs kurinat, vai jūs atgriežat siltumu atpakaļ ražošanās vai nē, cik ir kopējās tās izmaksas, kas tiek veidotas, lai vispārīgi ražot, un arī tāpatās arī kopējiem izmešiem, kāda vispārīgi tiek izmest ārā, jā, tie ir dabas resursu nodokļu limiti, kas tiek iedot klāt, un kopā tirgotāji, viņi kā marketinga ieroci arī ļoti spēcīgi izmanto, lai tas ir ar ļoti mazu izmešu daudzumu neidēl saražot. Dotā brīdī viss veiksmīgākā krāsa, kas iet pārējās tās krāsas, tās ir gruņas krāsas, kas iet vai skādas ietējošās. Šī ir tas, kas ir tas jaunās paaudzes produkts. Tā arī ir. Viņiem arī tāds logo rakstīts ir Tomorrow's Questions, kā bija, viņiem bija Tomorrow's Answer Today, rītdienas jautājumu atbildi šodien, tā ideja, viņa tā tehnoloģija, ka viņi strādā, jau arī ir tāda. Grūts ceļš, bet atmaksājas. Protams, jā, ir tirgus, ir darbs. Speciāli mums ir radīta artikulu bāze izstrādājumiem, lai viņus varētu mēs viņus nosaukt, precīzāk definēt, kas tie tādi ir. Tad plauktiņiem ir kaut kā 10 000, artikulu soliņiem 20 000, skapīši 60 000, gultas 70 000. Bet šī brīdī es gribu jums jautāt, cik vispār ir šo pozīciju, cik vispār ir šo sortimentu dažādību? Apmēram, ja, ko mēs radām tos jaunos, kas ir jauns, ja, kaut kas mainīts no iepriekšējiem modeļiem vai jauni pilnībā izstrādāt, līdz pat 600 modeļiem gadā. Tad, jā, ja mēs skatāmies cauri, redzat, tie ir visi, un šitie ir ražošana, šitie nav modeļi, kas ir kaut kur. Šitie visi ir ražošanas modeļi, visi šie skapi ir pilni ar izstrādājumiem. Katrā mapītē ir savs izstrādājums iekšā, jā. Gan apjoms, gan dažādība, gan elastība, jā, pāriet. Elastība, tas ir viens no mūsējām priekšrocībām, jā, mēs esam diezgan elastīgi. Bet jūs nesat tik maz, lai būtu tik elastīgi. Parasti tādā mazā galvīga darbnīciņā varbūt var tur kaut ko. Cik lieli atkal? Kas ir liels, kas ir mazs? Jā, tas nav definējums lietas. Jā. Tālūk saimnieko Vaņodē, bet mēs no jums šovakar atvedāmies